Jo daļa manis saka, ai, nav tik trāki, nu kā itāji, ja arī skaņa sūdīga, nepublicēsim. Bet zini ko? Es šo video nopublicēšu. Man nav austiņu. Bāc! Kāds sakars! Labi, kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Nu ko, labāk vairs nebūs. Sliktāk arī diez vai būs. Tramvajs nāk. Diezgan interesanta sajūta izlemt filmēt savu pirmo YouTube video, kuru es gribu filmēt jau ilgi. Sajūta jau 245 gadus es te plānoju. Un idejas par to, par ko filmēt, ir bijušas daudz, un neviena no tām nav realizēta. Un es vairs neatceros pat, par ko es gribēju filmēt, un šodien no rīta es sajūtu, ka ja ne tagad, tad kad? Ja ne tagad, tad kad? Un man nāk prātā The Lumineers, viņiem ir foršs video. Puisis piet klāt meitenēm, un viņš viņai čuksta ausī. Un es tos vārdus iepriekš biju dzirdējusi, man likās, cik skaisti. Un šodien no rīta es saprotu, ja es neuzfilmēšu YouTube video tagad, es nekad nesākšu. Zini, jo tagad es, vispār neesmu gatava. Nav vēl joprojām man labākais telefons. Man pierakstu nav. Šitie pieraksti, kas ir, tas ir tas, kas man ir jāizdara šodien. Tēma, par ko filmēt, es nezinu, par ko filmēt, ja? Jo man ir bijuši tik daudz idejas, tik daudz skripti. Es pat skriptus esmu uztaisījusi. Izdomājis, kā tur sataisīties, kā tur seju smukāku salikt. Nekā no tā nav. Un arī pat mikrofona nav. Un starp citu, es nopirku reāli stilīgu mikrofonu par 150 eiro. Vai pat vairāk, man liekas, bija. Lai varētu filmēt YouTube video. Un es neesmu uzfilmējusi nevienu YouTube video. Un mikrofonu es izmantoju labajā. Un šeit, kad varētu būt. Tāpēc, ka kameras priekšā neskapēc. Man ir sajūta, ka man ir jāperformē. Ka man par kādu ir jābūt. Ka man kaut kādai ir jābūt, ja? Tāpēc arī gribās tur make-up uzlikt virsū, matus sataisīt smukāk un, protams, backgroundu, ja? Jo, kā tu redzi, arī par to es šodien esmu padomājusi. Bet gribējās vienkārši uzfilmēt to video. Jo cik ilgi jau es atlieku? Vēl kāds, wow! Jā, laikam nav ko iespringt. Ja jau tas viss video ir tāds neiespringstot. Un kas ir ļoti zīmīgi, jo viss šis video ir ļoti neiespringstot, jo man pat nav, man nav mikrofona sakrīga, man nav background sataisīts, es neesmu saģērbusies tā, kā man tur būtu gribējies. Jā, tas ir matu, labi tos. Nu jā, matus arī varēja labāk uztaisīt. Arī varbūt to scenāriju varēja bišķi uzmest, vai vismaz zināt, par ko runāt. Un ja viss tādā freeflowā notiek šajā video, tas ļoti interesanti, jo iepriekš bija otrā galībā, kur es nefilmēju video, bet man bija viss gatavs. Man bija tur kaut kā tur baigais scenārijs uztaisīts un ideja, un tur baigā deksme, jā. Bet tā deksme nerealizējās nevienā video. Gribējās, bija motivācija, bet nebija gribas. Un kaut kādā mērā jau tā motivācija bija, kāpēc es kaut ko gribēju darīt, kāpēc gribēju filmēt, bet griba actually filmēt nebija. Un es domāju, ka tas saistījās arī ar drosmi, jo likās, ja tev kādreiz gribējies filmēt YouTube video vai vienkārši video saturu, vai kaut vai publicēt sociālajos mēdījos, tad tās domas un tie stāsti, kas galvā skan mums visiem, man šķiet ir vienādi. Jo man skan prātā, par ko tad es runāšu, kurš tad mani skatīsies, kas es tāda esmu, vai man tur ir gan liela izglītība, ja es cilvēkiem nepatikšu. Un tas ir bailīgi. Ir pamats baidīties, ka tās domas prātā skan tādas, un atšķirība ir tajā, ka es
viņās klausījos visus šos gadus, kad es gribēju kaut ko darīt un filmēt šos video, es šajās domās klausījos un es viņām ticēju. Un kad es ticēju tādām domām, tad nav brīnums, ka es negribēju filmēt video, jo tas jau nebija droši. Nav jau droši tagad iet kaut kur, likt sevi uz apskati, kad tās domas saka, ka cilvēkiem nepatiks un kas es tāda esmu, lai vispār runātu. Un šie tas saistās arī ar tādu veselīgu pašvērtējumu, ar spēju sevi apzināties, spēju sevi just un spēju arī kaut kādā veidā diferencēt no tā, ko citi domā un kas es esmu. Un cik interesanti, ka tās domas man sajūta, viņas nepadara mani unikāli, jo man sajūta, ka viņas ir mums visiem tādas. Un kaut kādus cilvēkus viņi satur rīkoties, un kaut kādi cilvēki rīkojās par spīti viņām. Un kaut kādi cilvēki atkal ir sadraudzējušies ar tām domām un sapratuši, ka nav viņās jēga klausīties. Jā, es dzirdu kaut ko, bet es tam nepiesienu savu uzmanību. Es nepiesaistu sevi tam, kā patiesībai. Tagad es jūtu, ka pilnīgi šis video ir kā tāda terapija man. Tikai lētāka, kur man nav jāmaksā 60 eiro terapeitam, bet terapija iekāpt šajā sajūtā, ka es neesmu gatava, ka es nezinu, par ko runāt, ka es varētu tur labāk izskatīties, būt labāk sagatavojusies un izdarīt visu, lai novērstu to, ka cilvēkiem es nepatikšu vai ka nebūs gana labi, un ka tas vēstīs, ka es neesmu gana laba. Bet tāpat izvēlēties, nākt kameras priekšā, runāt, un zini, ko arī publicēt. Jo daļa manis saka, nav tik trāki, kā itāji, ja arī skaņa sūdīga, nepublicēsim. Bet zini ko, es to video nopublicēšu. Un zini, kāpēc viņu nopublicēšu? Vienkārši tāpat. Joka pēc, tāpat kā es šo video ieslēdzu joka pēc, jo if you don't do it now, you might never make it out. Un tā ir, legit, tā ir. Es tik sen esmu atlikusi visādas lietas, un nav runa par YouTube video, bet vienkārši atlikusi savu dzīvi. Un jo vairāk es dzīvoju, jo vairāk es daru to, ko es patiesi gribu darīt, jo vairāk es draudzējos ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es gribu, jo vairāk es runāju to, kas patiešām ir šeit iekšā, nevis, kas ir kaut kāda performance priekš citiem. Wow, jo dzīvāk tā dzīve ir, un jo vairāk ir ko dzīvot, jo mazāk gribās kaut kā samazināt sevi un slēpties no visa tā skaistā, kas ir, un līdzīgi arī ar šo video. Es biju iedomājusies, ka mans pirmais YouTube video būs ļoti professional, ka es tur saiditošu kaut kādā programmā un tur tur būs kaut kādi katavēji kadri, kā no kaut kādiem stilīgiem, kas būšu samontējusi bīrolu, ja? Tie jau dzirdi man iekšēju perfekcionismu, ja? Bet, ka es būšu samontējusi bīrolu un tad tur likšu tā kā kaut kādus kaut ko iekšā, kas būtu pa tēmai riktīgi. Bet nekā no tā nav. Un arī var sākt tā. Jo reku, es sāku arī tā. Un jau vien rakstot šo video un runājot un pasakot šo visu vārdos, es jūtos iedrošināta, es jūtos iedvesmota, un es jūtos arī tā uzdrošinājusies. Jo galu galā jau sekot tam, ko es vēlos darīt, tas nav par citiem, tas ir par mani. Un tas ir par mani šobrīd, jo varbūt šobrīd es gribu kaut ko darīt, bet pēc laika es vairs negribēšu, un tas arī ir fine. Bet, kad kaut ko gribās, tad tas ir jādara. Un man gribās ticēt, ka tajā brīdī, kad mēs daram to, ko mēs iekšā jūtam, ka mēs gribam darīt, ka tam nav jābūt loģiskam izskaidrojumam vai kaut kādam tur pamatojumam vai jāpierāda citiem tas. Nē, es vienkārši gribu, publicēt tos
storijus, vai es gribu tur runāt par to savā Instagramā, vai es gribu filmēt YouTube video, vai es gribu nomainīt darbu un sākt darīt to un to. Un tas ir ok, un to drīkst darīt, un to vajag darīt. Jo tas pēc tam, kad man liekas, ka mēs sākam spērt to vienu soli, tad nākamais solis kļūst skaidrāks. Bet kamēr mēs pat pirmo soli nesam paspēruši, kas nāk no iekšas, mēs nevaram redzēt nākamos soļus. Bet tajā brīdī, kad es pasperu, wow, pavarās vairāk iespējas, pavarās skaidrība. Es varu spērt te, vai arī te, un tad es varu iet uz priekšu. Bet ir jāspēr tie soļi, un ir patīkami spērt to soli arī tad, ja viņš doesn't make sense to me. Jo man daļa manis tagad, es dzirdu savu prātu, un viņš saka, bet kāpēc šitas video tu jau vari uzfilmēt, un pēc tam uzfilmēt kādu normālāku video man ar scenāriju. Un tagad man arī galvā ir doma, bet kāds būs tev thumbnails? Kāds būs thumbnails? Thumbnails tak ir tas, kas nosaka video kvalitāti. Un te atkal tās visas tās domas, viņas mainās, bet viņas atkal ir par to, ka es jūtu, ka viņas grib turēt mani drošībā, lai es nesparu nevienu to soli, jo tad, kad es spēršu nākamo soli, tas būs jaunā vietā, un tas būs diskomfortabli, un tas būs neērti. Un ja spēršu vēl vienu soli, tas būs vēl nezināmāk. Bet ja es palieku tajā pašā vietā stāvot, tad ir diezgan ērti. Varbūt nav baigi patīkami, varbūt nav baigi piepildoši, bet ērti, jo es zinu, kā tā ir. Ja? Es zinu, ko šeit sagaidīt. Es zinu, kā es te jūtos. Varbūt sūdīgi jūtos, bet es zinu. Un kaut kā tā skaidrība un tā vēlme zināt baigi bremzē. Un liek daudz atlikt un daudz minstināties uz vietas. Un kaut kādā brīdī tas ir baigi nogurdinoši. Kaut kādā brīdī tas tiešām jau sāk apnikt, un es pēc dabas neesmu pacietīgs cilvēks. Es mācos pacietību, bet varbūt tā arī ir svētība. Es iepriekš domāju, pēc nepacietība, tāda stulba īpašība varētu būt, kaut būt tāda personības iezīme, ka es tomēr esmu ļoti pacietīgs cilvēks, bet redz, varbūt arī tajā nepacietībā ir svētība. Jo, nevaru ilgi būt kaut kādā tādā diskomfortā un nejust progresu. Un kā kurā lietā, jo šitos YouTube video, man liekas, pirmo reizi es izdomāju, ka es gribu filmēt YouTube. Tāda pirmā ideja man ienāca prātā, man liekas, kaut kādos 16, 17 gados. Un tad es domāju, kā tad es tagad filmēšu? Un tad nāca kaut kādi 19 gadi, un tad es domāju, kā tad mani pumpas? Kurš skatīsies uz maniem pumpām. Un tad man visu 20 gadi bija tās pumpas. Tad es atklāju to nālo, un tad man likās, te jau tur viss ir, es uzlieku. Bet tad man pašvērtējums vienkārši aizgāja zemē. Un tad es domāju, nē, kādi tie YouTube video, ka nav vēl pienācis īstais laiks, ka vēl ir jāpagaida. Un tad jau nāca nākamie gadi, un nāca nākamās atrunas un nākamie prāta stāsti, kāpēc es atliku kaut ko es gribu darīt. Un, es nezinu arī, cik es daudz filmēšu tos YouTube video, un cik daudz es likšu, un kāpēc es patiesībā to daru. Es vairāk jūtu tādu iekšēju vilkmi, ka man gribās dalīties, un es jūtu, ka man ir ar ko dalīties, un es jūtu arī, ka man patīk filmēt video. Šādus runājošos varbūt arī man patiks, bet es neesmu tādus garus runājošos video nemaz filmējusi iepriekš. Varbūt man patiks ar laiku, bet vairāk man patīk filmēt kaut kādus tādas ikdienas lietas, kaut kādas intervijas cilvēkiem, sarunāties, kaut kādus kadrus. Man patīk arī montēt. Un es gribētu, man tas sagādā prieku. Un tāpēc es gribētu pamēģināt, kā tas ir, un neapsolīt sev tagad kaut ko tur, ka es tagad katru nedēļu tur publicēšu, tur augstas kvalitātes video, jo tas atkal ir viens no veidiem, kā es sevi sabotēju. Tāpēc es sev to neapsolīšu, bet es vienkārši jutīšu. Un ja man iekšā būs tā sajūta, hei, es gribu filmēt, kura man šobrīd tur ir, tad filmēt un darīt, kā baigi foršais čalis mums Latvijā ir Āris Birze. Viņš ļoti forši.
Vai tas bija Āris? Man šķiet, ka Āris to ir teicis, bet es neesmu pārliecināta. Un viņš teica, ka jādara lietas ir ātri un netīri. Un man tas ļoti uzrunā, jo mans ātri un netīri parasti ir diezgan forši. Nu, vai vismaz labā kvalitātei, kad tas nav galīgi sūdīgi. Un jā, mēģināšu šos video tā kā tagad ātri un netīri. Man ienāca prātā šī sajūta, ka jāfilmē, un es tagad te filmēju. Un varētu būt labāk, ir jāatzīst. Varētu būt labāk, varētu būt strukturētāk, varētu būt jēdzīgāk, varētu būt vizuāli simpātiskāk, varētu, tehniski skaņa būt labāka, un varbūt arī pat, tas video. Bet, ir tā, kā ir. Un šis ir tas pirmais solītis, ja? Un, godīgi sakot, liekas tāds ļoti mazs, viņš arī tagad skatos. Viņš izdās ļoti mazs, bet pats, cik bailīgs par to pirmo solīti. Es liekas, kas tur ir apsēdies kameras priekšā, kaut ko pafilmē, parunāt, taču po meizes. Bet tā kā pašam ir jādara tas pirmais solīts, jebkamā patiesībā, bet tajā, ko sirds saka, es gribētu golfu iemācīties, es gribētu dziedāt, es gribētu būt publiskais runātājs, es gribētu būt influenceris un Instagramā publicēt, vai tiktokeris Latvijā pazīstams. Jā, tas pirmais solītis, kad tā iekāpt tajā iekšā un par to padalīties, tas prasa lielu drosmi, un es tagad jūtu, un cik interesanti, kā tā drosme, es viņu sākumā tādas bailes, tad es apsēžos šeit sāku runāt, tad es jūtu tādu drosmi ķermenī, ja, kas parādās darot, jo drosmi rodās darot, un, zini, tagad es jūtu tādu uzdrošināšanos, tagad es jūtu tādu, wow! Un man šķiet, ka tas turpināsies, jo tajā brīdī, kad es samontēšu to video, cik es te varēšu, un likšu viņu YouTube'ā publicēt, tad man šķiet tā sekvence atkārtosies, kur es spiedīšu publicēt, un tad tās bailes nāks, un tad tā drosme nāks, un tad tā uzdrīkstēšanās, ka būs pagājusi stunda vai divas, un būs nopublicējies, un viss būs kārtībā. Pasaule nebūs sākbrukusi, neviens man ar tomātiem pa galvu nemetīs. Un tad būs pirmais komentārs, kur kāds ierakstīs tā kā sūdīgas skaņam arī. Un tad atkal tas pats sāksies. Es atvēršu, un tad būs bailes, un tad būs drosme, kas radīsies darbībā. Un pēc tam būs tā iemiesotā uzdrošināšanās. Nu ko, lai top, lai top, lai top.